Ok, tā. Lai cilvēks izdzīvot, viņam nepieciešama pārtika, miegs, labi apstākļi, bet, ja mēs gribam taisīt robotu, tad nekas tam līdzīgs it kā nav, bet ir nepieciešama tikai enerģija, jo mēs vēl neesam īsti atrisinājuši jautājumu ar mūžīgo dzinēju. Jā, tā ir tāds liels jautājums, ko mēs visi cenšās. Un mums bija tāda liela cerība. Kā zināms, tad kaķis vienmēr krīta kājām uz leju, un sviestmaize vienmēr sviest uz leju. Tad bija šāds plāns, bet tur ir viena ļoti liela problēma, kāpēc tas tomēr nestrādā. Tas ir tāpēc, ka sviestmaize sabojāsies vai kaķis nomirs, un tāpēc nebūs mūžīgs. Un tāpēc mēs vēršamies pie daudz pieredzējušāka spēka. Un nevis pie tā, kas par to plakano zemi tur runāja, bet pie mātes dabas. Jo tā ir zinātniece ar 4,3 miljardu gadu pieredzi. Tas tomēr ir ilgs laiks un var daudz ko izeksperimentēt. Un viens veids, kur var dabūt enerģiju, tā ir saules gaisma. No saules katru gadu Zeme saņem 4 miljonus eksaģaulus aptuveni. Un tā kā cilvēkam nepieciešama, vispār visai cilvēcei nepieciešama tikai 600 eksaģaulu enerģijas, tad visi baigi, būtībā tad baigi daudz enerģijas patiesībā. Un cilvēki, lai pasmotos no saules, ir radījuši saules bateriju. Pagaidām visefektīvākā saules baterija ir 8,8%. Un tu vari iegūt pietiekami daudz enerģijas, lai visu kaut ko daudz forši darītu. Un te arī pierādījums, ka ir Sidnejas Universitātes Farmbots un ir NASA's Sojourners. Tie ir abi roboti, kas tiek nobaroti pilnībā ar saules baterijām, un tur viss strādā, visi ir forši, un visu viņi var izdarīt. Tā kā saules baterijas ļoti labas. Otrs variants, ko var izdarīt, tas ir tā kā dabā pieņemts, mēs kaut ko citu ēdam. Zaķīts ar butkāniņu, lapsiņā zaķīti, un tādā garā. Un tas ir otrs variants, ko dabā izmanto. Un mēs to it kā saprotam vislabāk, tāpēc, ka mēs paši tāpat darām. Un kā mēs to paši, protams, izmantot, ir tas, ka mēs vienkārši visu dedzinām. Mums ļoti patīk dedzināt, un mēs labi, protams, dedzināt kā cilvēki. Tad, kad tiek viss kaut kas sadedzināts, tad var dabūt tīklā enerģiju, vai arī var izmantot viņu tā kā degvielu, tā kā mašīnās un arī citos robotos. Un tad vēl ir variants tāds, kāds dabā sastopums ir tas, ka tev ir enerģija, bet tu nemāki ne ēst, ne otru lietu darīt. Tu vienkārši nemāki. Un tad ir tā, ka tu pēc vienas dienas vienkārši nomiesti, tāpēc, ka tas tāds variants skumšs. Un tad liekas, ka tas ir slikts variants, un ka to it kā nevajadzētu tā kā mums no tā iedvesmoties, bet nē, tad, ja tev ir plutonijs, tad ir kaut kas savādāks. Jo tāpēc plutonijs tas ir siltuma avots, kas tikai pēc 85 gadiem viņam uz pusi samazinās siltumā deve. Tas nozīmē, ka tu vari ļoti ilgu laiku izmantot, un ja tev ir viss pārējā tehnoloģija, un tā, kad ir 5 vati uz gramu, un to izmanto NASA's pašreizējais robots ziņkārība. Un viņš arī tur izmantoja, uz Marsa sākumā bija domāts, ka kā saules bateriju tu varētu uzlikt virsū, bet tur ir problēma ar tiem smilšu vērtām, un tur ir tā, ka viņas varbūt pat 3 nedēļas ilgt, un tad vienkārši tas robots vienkārši atstieptos, tad viņam būtu tikai tas. Un tādā gadījumā, ja mēs gribam to kaut kā tādu robotu izveidot priekš Zemes vajadzībām, tad bišķiņi tie jautājumi ir savādāki. Un tad, kas ir tas, ja mēs gribam, lai robots pats par sevi parūpētos, tad viņam ir apsvērumi līdzīgi, bet mēs varam mēģināt kaut kā savādāk. Bet kaut kas tāds ir vajadzīgs, jo tas būtībā tā kā uztaisīt vēl vienu dzīvnieku. Vai tur viņam viss būs kārtībā, vai viņš tur briedi dzaudzēsies, vai tas nesanāks, un tur ir daudz dažādi ļoti svarīgi jautājumi. Lai vai kā, bet šitāds robots, viņš var darīt daudzas lietas, ko tomēr dzīvnieks nevar. Kā piemēram, viņš var pavadīt cilvēkus ārpus mežā, tad, ja cilvēki pazūd mežā. Tā arī dažreiz notiek dzīvē. Bet, un tad viņš var vienkārši pavadīt cilvēkus ārpus meža un citādi arī palīdzēt cilvēkiem mežā. Wow. Man ļoti veicās tā mirklīti. Un tad viņš var cīnīties ar lāčiem. Ja tāpēc, ka sasodīt.
Jā, labi. Un ar lāčiem viņš arī var cīnīties, jo tas ir arī, tas ir otrs ļoti svarīgais apsvērums, ko šādam robotam mežā jādara. Viņam jācīnās ar lāčiem un jāizstāv cilvēki. Un vēl viena ļoti laba lieta, ko šāds robots var darīt, tad, ja viņš ir tā kā pašpietiekams, tad, ja cilvēkam notiek kaut kādas bietes un visādas sliktas lietas notiek, tādā gadījumā šis robots var tomēr saglabāt mierīgu prātu un palīdzēt, tomēr novest cilvēku līdz bunkuram un tam līdzīgi. Bet tad, ja viss ir kārtībā, tad, ja nav nekāda kārdarbība, nekas tam līdzīgs, tad šis robots var nodarboties ar izpēti un palīdzēt cilvēkiem. Jo, kā zināms, tad 86% sugu nav vēl izpētītas, nav īsti vēl atklātas, un tas robots varētu tieši to darīt. Jo tas ir ļoti pozitīva lieta, ko pasaulē darīt. Jā. Un tad ir jautājums, ja mēs viņu palaižam mežā, no ko viņš vispār ēdīs. Viens variants tāds, ka viņš varētu bauties no koksnes, kūdes un tam līdzīgām lietām, bet tur ir tā, ka tu tikai var dabūt 5 vatsstundas no grama maksimāli, tāpēc, ka, nezinu, ūdens iekšā un vispārējais. Un tas ir kā nav īsti efektīvs variants, bet un tad daudz pozitīvāk likās, ka varētu tomēr to atomenerģiju izmantot, vai arī varētu tā saules baterijas uzlikt, bet tur atkal bišķiņ cits apsvērums. Ir tas, ka plutoniju vispār tu kā cilvēks nenopirksi, jo viņš ir izsīkstošs resurss un viņi neviens negrib ražot. Nē, nu labi, viņi tādā met kā atsāk ražot, bet labi. Un saules baterijām ir tas, ka viņas ļoti efektīvas, viņas ir ļoti dārgas. Un tad varbūt tomēr beigās variants iznāks tāds, ka tomēr tiks tas kokgrauzais izmantots, jo tas neko nemaksās. Bet jā, pagaidām notiek tāpēc darbs ar efektivitāti, kā var uztaisīt to robotu pēc iespējas tādu energoefektīvu, lai viss būtu ok. Jā. Ok, labi, paldies.